izsludinām Meridiāna apakškonkursu 33. paralēle. Šoreiz mūsu konkursā būs 2 jautājumi. Pirmo pa telefonu uzdos mūsu skatītājs no Alsviķiem. Uzmanību jautājumam. Tātad atkārtoju jautājumu. Kas kopīgs Štirlicam, Klosam un citiem neredzamās frontes varoņiem ar rūpnīcu VEF? Tiem, kuri konkursā piedalās, lūdzu noklusināt skaņu. Pārējiem jau šodien paziņoju pareizo atbildi. Gan Štirlits, gan Kloss izmantoja rūpnīcas VEF ražoto mikrofoto aparātu Minox. Otrais jautājums. Kas kopīgs pazīstamā mūziķa Džona Lenona atraitnei ar firmas Melodija perspektīvo plānu? Pareizā atbilde. Tā kā Japāņu firma Yoko pilnībā pārgājusi uz lāzeru atskaņotāju ražošanu, firma Melodija turpmāk arī izlaidīs kompakt diskus, kurus tautā sauc par lāzeriem, par lāzerplatēm. Diski jau ir. Vajadzīgs tikai lāzers. Paldies! Tagad Meridiānā mēs jums parādīsim video fragmentu, kuru jūs nekad neredzēsiet nevienā citā raidījumā. Dejo VDR TV balets. Labvakar. 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 Vispirms lauku ziņas. Nu kā jums ar izlaukumiem? Ko? Kā jums lūdzu ar izlaukumiem? Kas tu tāds esi? Es esmu Volmārs no Panorāmas. Mans ar tevi nemaz nerunā. Kāpēc jūs lūdzu nerunājat? Tāpēc, ka nerunā. Kāpēc lūdzu nerunā? Es esmu tik pils ar niknumu pret tevi, ka es nemaz nevaru pateikt. Kāpēc jūs esat pilns? Panorāma man norāja basketbolu.
Un es esmu pils ar niknumu, tāpēc, ka govs man norauj pienu. Plašu popularitāti patērētājos izpelnījušies rūpnīcas sarkanā zvaigzne izstrādājumi. Minimo Kiks un Mono Mikiks. Nu pat uz konvejeriem parādījušies arī rūpnīcas jaunumi Maksibīlis un Bilimaksis. Bet uz konstruktoru galdiem jau tiek projektēti Turbo Mikiks un Miki Turbiks. Dažas kultūras novitātes. Nesen kultūras ministrijā notika kārtējā sēde, kurā apsprieda Valmieras drāmas teātra iespējamā remonta termiņus. Nu pat pa fototeletaipu saņemta ziņa, ka apspriedes laikā teātris sabrucis. Drīzumā tiks sasaukta ārkārtējā sēde, kurā tiks galīgi nolemts vai celt jaunu teātri Valmierā vai restaurēt drupas. Pazīstamais duets Imanta Babīte nepietur, beidzot ir pieturējis. Tā solists Daņila Porgantīnī ir iebraucis siltā depo un no plackarta pārgājis uz mīksto vagonu. Kamēr otrs dalībnieks ar pseidonīmu Ješka atstādināts uz rezerves sliedēm. Spinning, jāpāriet uz tīkliem, tu man lūdzu piedod, nu ar Dievu sveiks, paliec sveiks. Spinning, tu man lūdzu piedod, cik tas ilgi vilksies, kas gan to lai zina. Sekojot rūpnīcas rafu priekšzīmei, kura izsauca uz sacensību autofirmu Renault, sasparojušies arī citu autobūvētāji. Jau šodien televīzijas ekrānā varam apskatīt jauno firmas Zaporežets 97. gada modeli. Šo automašīnu jūs varat pasūtīt pa telefonu un saņemt pa televizoru. Dailes teātra labākie jaunie aktieri Gunta Grīva un Jānis Jarāns ir guvuši atzinību ne tikai teātra biedrībā, bet arī saņēmuši skatītāju atsaucību, un tāpēc teātra administrācija ir uzdāvinājusi jaunajiem aktieriem automobīli, lai viņi varētu doties uz laukiem, rādīt savu mākslu tur. Laimīgu ceļu! Pie mums televīzijā, ja galīgi nav ko rādīt, tad rāda reklāmu. Если в вашем туалете есть освежитель воздуха Туасан, подобные ситуации исключены. Туасан устраняет неприятные запахи, придает воздуху приятный аромат хвои. Препарат распыляют, нажимая на распылительную головку 10-15 раз. Распыление начинается после 3-7 нажатия до упора. Туасан?
Kad ar masāžu nesāž, tur kaulus laužu naudu kāž, un ādu stiep kamēr māž. Kad ar masāžu nesāž, kad ar masāžu nesāž, tur kaulus laužu naudu kāž, un ādu stiep kamēr māž. Kad ar masāžu nesāž, kad ar masāžu nesāž, Pirms sākam nākamo raidījumu, ja nepieciešams, varat atvērt logus un izveidināt telpas. Šeit operatīvs videoklips. Galvenajās lomās mūsu televīzijas operatori. Vecā rudā caurulē aiz sienas ūdens šalts, zilā papes skarbā samirkst zobu pulvers balts. Jāpaskatās debesīs, vai netaisās jau līt, pāri visam saule spīd. Mājas stūris trulī asais pierē griežas man, vecais nogurušais asfalts saules staros tvan. Viņa sejā mūsu pēdas paliks arī rīt, pāri visam saule spīd. Mūsu apsolītās zemes sapņos rādās man, mūsu nedzimušo bērnu balsis ausīs skan. Varbūt, ka līdz mīlas beigām aizdejosim rīt, pāri visam saule spīd. Tā kā mūsu raidījums ir uzkrājis lielu un zināmu pieredzi labāko un populārāko noteikšanā, mums arī uzticēja noteikt gada labākos raidījumus. Ziemas periodā tas ir neaizmirstiet izslēgt televizoru, vasaras periodā laika ziņas. Maleči, apsveicam! Paldies par darbu! Laika ziņas.
Pēc augstās ziemas ir sākušies plūdi. Iespējams, ka rīt atnāks pirmā siltā viesuļvētra. Tukumā gaidāmi aktīri un neliels lietus. Gaizņā vietām šļūdoņi, vietām nē. Kā redzat, nekā iepriecinoši nav. Bet tomēr mēs varam jūs nomierināt, jo ārzemēs iet vēl sliktāk.